Sveicināti jaunieši un vecāki! Esam nonākuši līdz 14. un 15. uzdevumam no jaunā tipa matemātikas eksāmena. Ko tur daudz? Esat gatavi? Aiziet! 14. uzdevums. Dots kvadrāta funkcijas y vienāds mīnus x kvadrātā mīnus x plus 2 grafiks, jeb šo pirmais attēls. Tātad tas ir pats pirmais teikums, kas ir dots. Ievelkam elpu un mēģināsim atkal saprast, kas no mums tūlīt tiks prasīts. Pirms mēs ķeramies klāt, uzmetīsim aci grafikam. Tātad grafiks. Iepazīsimies x as, y as. Šī ir divdimensiju koordinātu plakne. Un šajā plaknē jebkuram punktam ir divas koordinātes. Viena x, otra y. Un sanāk tā, ka šajā koordinātu plaknē ir uzzīmēta funkcija. Funkcija sakarība, ka viens lielums ir atkarīgs no otra lieluma. Un sanāk tā, ka matemātiski šī sakarība mums izpaužas šādi, ka mīnus x kvadrātā mīnus x plus 2 ir vienāds ar y. Kaut kāds šausmonis. Bet mēs to šausmoni varam pārvērst arī par kaut ko sakarīgu. Jebšu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē tā, ka, ja mēs izvēlēsimies kādu x vērtību, piemēram, paņemsim, ka x ir vienāds ar 1. Un tālāk mēs varam ielikt šo x vienāds 1 vienādojumā un izrēķināt. Tātad y ir vienāds, mīnus zīme pirmā, tad iekavās liksim vieninieku, pacelsim kvadrātā, atņemsim vieninieku, jo šeit ir mīnus x, pieskaitīsim divnieku. Un izrēķinām tā. Tagad skatāmies, šī mīnus zīme nāks pati pēdējā. 1 kvadrātā, tas ir tas pats 1, bet tā mīnus zīme mīnus 1. Mīnus 1, plus 2, plus 2. Nu, lūk, es šobrīd parādu secīgi pierakstu. Mīnus 1, plus 2, 0. Tagad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ja mums x vērtība ir 1, y vērtība būs 0. Grafikā šis punkts mums parādās. Skatāmies. X as atradīsim vieninieku. Aha, reku ir vieninieks. Tālāk atradīsim y as 0. Uz y as 0 ir šis punkts. 0, 1 ir šis punkts. Un tā tālāk varētu rēķināt. Katrai x vērtībai mēs izrēķinām y un, wow, mēs iegūstam līniju. Nekas brīnišķīgi fantastisks nav, tā ir vienkārši šobrīd līnija, taču šobrīd matemātikā mums prasa, lai mēs labi saprotam un orientējamies šajā līnijā un arī tajā, kā tā ir novietota koordinātu plaknē. Līdz ar to ķersimies klāt pirmajam punktam. Tā, lasam. Izmantojot grafiku, nosaki funkcijas nulles. Tātad, izmantojot grafiku, tas nozīmē, ka mēs izmantosim šo te attēlu, ar kuru mēs jau nedaudz iepazināmies. Ja esat vērīgi, pamanījāt, ka es izdzēsu mazos punktiņus, lai netraucē mums lasīt grafiku. Tātad vēl papildus mums ir jāatšifrē, ko nozīmē funkcijas nulles. Nosaki funkcijas nulles. Tātad, funkcijas nulles ir tās x vērtības, pie kurām funkcijas vērtība y ir vienāda ar 0. Funkcijas vērtība mums atrodas uz y as, vai nu 5, 4, 3, 2, 1, un reku, šitajā punktā ir 0. Un mums ir jānosaka x vērtības, kuras atrodas pie nulles, jebšu krustpunkti. Šeit ir 1 un šeit ir 1. Tātad mīnus 2 un 1. Un pierakstam mēs sekojoši.
x vienāds ar mīnus 2, x vienāds ar 1. Nu, lūk, un šādā veidā mēs nopelnām 1 punktu. Nu, lūk, esam nonākuši līdz 14. uzdevuma 2. punktam. Izmantojot grafiku, nosaki nevienādības mīnus x kvadrātā mīnus x plus 2 lielāks par 0 atrisinājumu. Šajā gadījumā daudziem no jums iespējams acis lielas un bye. Nemaz negribās viņu skatīt. Mēģināsim vēlreiz iziet cauri tiem solīšiem, kā tad īsti risina kvadrāta nevienādību. Nu ko, ķeramies klāt. Tātad visu pirms kvadrāta nevienādība ir jāatrisina kā parasts kvadrāta vienādojums. Rakstu mīnus x kvadrātā mīnus x plus 2 ir vienāds ar 0. Un varam izmantot vai nu bjetu, vai nu diskriminantu. Taču šajā gadījumā mūsu funkcijas nulles jau kalpo kā vienādojuma atrisinājums. Tās es pārrakstu. X vienāds mīnus 2 un x vienāds ar 1. Tālāk zīmējam skaitļu asi, kas šajā gadījumā ir tā pati x as. Un jāatliek punkti mīnus 2 un 1. Taču pirms tam jāpadomā, vai punkti būs iekrāsoti vai neiekrāsoti. Un par to mums pastāsta nevienādības zīme, kura šobrīd mums ir stingrā nevienādība, kas nozīmē, ka punkti ir neiekrāsoti. Tātad mīnus 2 un 1. Tālāk jānosaka zaru vērsums parabolai. Parabola kvadrāta funkcijas grafiks. Jebšu šī te līnija, ko mēs redzam attēlā, saucās parabola. Un mums ir jānosaka, vai tā būs šāda vai šāda. Bez grafika, jo pēc grafika skaidri saprotams, ka šāda. Bez grafika to iespējams noteikt skatoties uz x kvadrātu. Ja mēs skatāmies uz x kvadrātu un tad uz zīmi pie x kvadrāta, tad mums ir skaidrs, ka, ja ir mīnus zīme, tad zaru vērsums būs uz leju, taču ja mums zīmes nav, kas nozīmē, ka ir pozitīva zīme, tātad, ja ir plus zīme, vai arī, ka zīmes nav pie x kvadrāta, tad zaru vērsums ir uz augšu. Šajā gadījumā mīnus zīme nozīmē, ka zaru vērsums mums ir uz leju. Tagad noteiksim intervālu, kurš der par nevienādības atrisinājumu. Visu pirms izvelkam līniju tādu ar raustītu cauri šiem te punktiem. Un mums sadalās, ka reku mums ir pirmais intervāls, otrais intervāls, trešais intervāls. Sanāk tā, ka zīmes šajos intervālos ir atkarīgs no tā, kur atrodas grafiks. Vai viņš atrodas zem x-as vai virs x-as. Tātad zem x-as intervāls tas ir negatīvs, ja grafiks atrodas virs x-as, tad ir pozitīvs, un ja atkal zem, tad ir negatīvs. Tātad mums ir negatīvs, pozitīvs, negatīvs. Tālāk jāsaprot, kurš īsti mums der, un to atkal pastāsta nevienādības zīme. Tātad, ja šis knābis ir pavērts uz funkcijas pusi, tas nozīmē, ka mēs prasam, lai funkcijas vērtība, visa šī te vērtība ir lielāka par 0. Ko nozīmē lielāka par 0? Pozitīva. Pozitīvs lielāks par 0. Sanāk, ka šajā gadījumā mums vajadzēs pozitīvu intervālu. Savukārt, ja būtu knābis uz 0 pusi, tad būtu negatīvs intervāls. Tātad vēlreiz, šajā gadījumā pozitīvs, ja uz otru pusi negatīvs. Pozitīvais intervāls, redz, ko iekrāsojam, un no mīnus 2 līdz 1 neieskaitot. Kā to pierakstīt, skatāmies. Tātad x pieder, apaļa iekava, neieskaitam, mīnus 2 un 1 apaļa iekava. Apskatīsimies arī, kā to visu noteikt no grafika.
Tātad, pirmkārt, funkcijas nulles kalpo kā atrisinājumi, un šos atrisinājumus mēs atrodam un ieliekam tukšus punktus, jo šī nevienādības zīme ir stingra. Tālāk, grafiks mums jau ir uzzīmēts, mēs izvelkam cauri šiem punktiem raustītas līnijas un apskatāmies intervālus. Grafiks zem x-ās negatīvs, virs x-ās pozitīvs, zem x-ās negatīvs. Vēlreiz uzmetam aci, lielāks ir uz šo pusi, uz funkcijas pusi, tātad mums ir pozitīvs, lielāks par nulli. Skatāmies, kur tas parādās grafikā, šeit, šādi parādās. Ja? Un atkal pierakstam to pašu atbildi, x pieder apaļā iekava -2 līdz 1 apaļā iekava. Nu, lūk, un šādi risina kvadrāta nevienādības. 15. uzdevums. Par aritmētisko progresiju zināms, ka A4 ir 6, A5 ir 8,5. Tātad dota aritmētiskā progresija, kur mums ir dots 4. loceklis, un tas ir skaitlis 6, un ir dots 5. loceklis, kas ir 8,5. Īsumā aritmētiskā progresija ir skaitļu virkne, kurā katram nākamajam loceklim tiek pieskaitīts kāds skaitlis. Vai nu tas ir pozitīvs, vai nu tas ir negatīvs. Šajā gadījumā pirmais, ko mēs varam redzēt, ka aritmētiskā progresija ir augoša, jo redz, kur mums 4. loceklis ir 6, un 5. jau ir 8,5. Labi, skatāmies, ko mums prasa rēķināt uzdevumā. 15.1. Pievēršam uzmanību arī punktu skaitam, ko dod par uzdevumu, jo tas mums arī pastāsta, ko tad īsti mums uzdevumā arī prasa. Šajā gadījumā ir 1 punkts. 1 punkts nozīmē principā, ka mums sagaida tikai atbildi. Aprēķini dotās progresijas diferenci, D. Tātad aritmētiskās progresijas diference ir šis skaitlis, kas tiek pieskaitīts loceklim, lai iegūtu nākošo locekli. Un mūsu gadījumā mēs paskatāmies, ka šeit ir A4 un šeit ir A5. Tātad, lai iegūtu A5, mums tiek veikts solis un pieskaitīts kāds skaitlis. Un, lai šo skaitli atrastu, mēs galvā varam izreikināt atpakaļceļu no 8,5 atņemt 6 un iegūt 2,5. Šajā gadījumā viena punkta uzdevumā mēs varam vienkārši rakstīt 2,5, kārtīgāk pierakstīt D vienāds ar 2,5, un ja mēs gribam patrenēt matemātisko valodu, tad mēs varam uzrakstīt pat veselu izteiksmi, kā mēs viņu aprēķinām. D vienāds A5 mīnus A4 ir vienāds ar 8,5 mīnus 6 un vienāds ar 2,5. Nu, lūk, šī jau izteiksme tāda, kura ir jau tāda kārtīga matemātiskā valoda, kārtīgs matemātiskās valodas pieraksts. Bet, jebkurā gadījumā, atbilde 2,5 un punkts nopelnīts. 15.2. 2 punktu uzdevums nozīmē, ka mums noteikti prasīs arī pierakstu un parādīt, kā mēs esam aprēķinājuši šo A20. Ja mēs uzrakstīsim vienkārši atbildi, ieliks vienu punktu. Papildus pievēršam atkal uzmanību šai zīmē. Šī zīme nozīmē, ka šajā uzdevumā vērtē arī, cik saprotams ir risinājums citiem lasītājiem. Taču, ja mēs kārtīgi ievērojam matemātiskās valodas pierakstu, mums nav par ko satraukties. Labi, ķeramies klāt risinājumu. Aprēķini A20. Tātad mums prasa aprēķināt 20. virknes locekli. Nu, un šajā gadījumā mēs varam iet, vairākus ceļus. Pirmais ceļš mēs varam vienkārši rindiņā sarakstīt visus pēc kārtas. Kā tas notiktos sekojoši. Mums ir A4, un tas ir vienāds ar 6. Tad mums ir A5, kas ir vienāds ar 8,5. Mēs zinām, ka diference ir 2,5. Tas nozīmē, ka, lai tiktu uz nākošo A6 locekli, mēs pieskaitām 2,5 un iegūstam tā.
0,5 plus 8,5 jau ir 9, 9 plus 2, 11. Ja, tāds ātrais veids, kā var rēķināt. 11. Nu, un tālāk, protams, varam lekt tālāk. A7 ir vienāds ar 13,5. Un šādā veidā mēs varam aiziet līdz pat A20. Garš ceļš, varam paskatīties tā. Tiem, kam ir interese, tie var iziet šo ceļu. Man šobrīd šķiet, ka tas būtu garš ceļš, bet viņš lēnām arī aizvestu līdz rezultātam. Paskatīsimies no cita skatu punkta. Tātad aritmētiskajai progresijai ir formula vispārīgā locekļa atrašanai. Jeb šo AN, kas ir vispārīgs loceklis, tātad tas ir pilnīgi jebkurš loceklis virknē. Viņam ir formula, ka A1, jeb šo pirmais loceklis, plus iekavās kārtas numurs -1 reizināts ar diferenci. Tātad šī formula ir domāta tam, lai mēs varētu atrast locekli, piemēram, 15,000 locekli. Ja? 15,000 loceklis, un tagad skaitīt pa vienam uz priekšu, oj. Es pieļauju, ka kādreiz, kad nebija šīs formulas, matemātiķi tā arī darīja. Vienkārši skaitīja un atrada vajadzīgo locekli. Līdz beidzot nonāca līdz sakarībai, kura atviegloja dzīvi šo. Tagad skatāmies, ko mēs zinām. Tā, AN šajā gadījumā mums pārvēršas par A20. Labi, es rakstītu A20. Pievēršam uzmanību, ka šis N burts atrodas tāda indeksā, un pēkšņi šajā indeksā ir skaitlis 20. Ja formulā šis skaitlis N parādās arī iekavās, tas nozīmē, ka šis 20 arī parādīsies iekavās, un mēs pārrakstam A1 plus 20, vai kāds neglīts divnieks sanāca, pārrakstīsim 20 mīnus 1 un diference reiz 2,5. Nu, lūk, es speciāli atstāju A1, jo tas mums šoreiz ir nezināmais. Mēs nezinām, kurš ir pirmais loceklis, bet mēs izpildīsim ašu darbību un kāpsimies atpakaļ. Tātad no A4 aizleksim uz A1. Tātad, ja A4 ir 6, tātad lecam atpakaļ, atņemam no sešinieka 2,5. A3 jau būs 3,5. Lecam uz A2, kas jau būs 1, un A1 aizies jau mīnusā un būs mīnus 1,5. Mīnus 1,5. Nu, lūk, ievietosim A1 tagad formulā un iegūsim mīnus 1,5 plus, reku es jau izpildīšu atņemšanu, 19 reiz 2,5. 19 reiz 2,5. Tā, bet es domāju tagad tālāk mums ir jāsareizina. 19 reiz 2,5. Kā es to darīšu? Es vispirms 20 pareizināšu ar 2,5, un tas man dod 50. Rakstu tagad 20 reiz 2,5, 50, mīnus 1 reiz 2,5, mīnus 2,5. Nu, šādā veidā es tā vienkāršā variantā izrēķinu, ka tas mums ir 47,5. Pārakstu, mīnus 1,5, plus 47,5. Nu, tagad varam viegli izpildīt atņemšanu. 47,5 mīnus 1,5 būs 46. Un tā arī ir atbilde. Nu, lūk, esam izgājuši cauri 14. un 15. uzdevumam no 9. klases jaunā tipa eksāmena. Ja jums patika mans mācīšanas stils un jūs vēlaties kopā ar mani gatavoties eksāmenam, vai arī vienkārši nostiprināt un papildināt savas zināšanas matemātikā, arī ķīmijā, fizikā un bioloģijā, tad droši rakstiet. Visādi citādi tiekamies ar jums nākamajā epizodē. Atā!